Šodien ir 28.07.2025. Te Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVDR Laurencio. Baidos jau, ka tur mūzika uzliks kaut kādu paskaļu. Es bišķīt uzliku virsū, zini, kaut kas jau var tur nepatikt, zini. Bet normāli viss ir, normāli. Nav kaut ko jau vēlāk izdomās. Iekārtoties, galaktika ir, sirsniņa ir, viss ir. Nu, sākumā domāju, ko es tur domāju? Jā, jau kvēders ir domāju. Nē. Es viņu pamodos, domāju, tukša galva. Bet, nu, tur man jau bija saskarsme ar tukšo galvu. Forši iesauka tukšu galvu vispār. Nu, un šitais te. Tas ir pats labākais, ja ir tukša galva, bet nav pilnīgi tukša galva. Es sapnī redzēju, zinot, kaut kāds autobusā iekāpu nezināmā tā kā vietā, bet it kā tajā vietā, zinu, daudzreiz braucis esmu, bet kaut kā izdomāju iekāpt autobusā, un autobusām, zinu, cipari arī nebija īstie, bet bija kaut kāds XH. Es vēl padomāju, zinu, nebija tālu, viņš brauc, tādā kalnā vēl brauc, un pie ezera piebrauc, zinu, tā kā plakana ciemā pie ezera, laiž visus ārā, tur vēl kādi cilvēki, kaut kādi arī sadzērušies visādi, tur tā kā kafejnīca, pēkšņi tā kā autobusā tā kafejnīca. Tā, zinu, tā interesants vispār sapnis tāds bija. Nu, un bišķi nobijos mazliet. Kādā sakarā, zinu, iekāpu tādā autobusā, zinu, tā kā aizbraucu uz svešu vietu. Un tad es no rīta padomāju, jā, tā nav nekāda tukšā galva. Tas ir... Es bišķi klusāk pagriezīšu, zinu, kaut ko tur atkal uzliks mūziku pa virsu. Tas ir tā, ka es atkal par tiem kontiem. TikTokā viss ir skaidrs tur. Tur ir adresītes tādas. Un, piemēram, es jau visas adresītes zinu. Tur, nu, kas tu 10 adresītes nezināt? Un cits cilvēks man dzejoli iemācīties no galvas vai bībeli citai. Kas tu zini? Es sapratu, ka kaut vispār neesmu nekur mācījies. Kaut kādas 10 jau adresītes varu. Un es... Jāliek ir vienādas bildītes, vienādas. TikTokā tur viss skaidrs ir, jo neviens taču nespiņš redz bildīte. Ir tāda, bildīte atcerēties var cilvēks. Nu, tā kā es, piemēram, TikTok spēci atceros, ir bildīte vai, piemēram, straujupītei tāds logo. Un TikTok vecs teica, ir jābūt atpazīstamai sejai. Saproti, ko nozīmē? Tu vari uztaisīt kaut ko 8000 kontus. Un ja tev viena bildīte ir, tu vari viņus, nu, visu laiku pieņemt cilvēks darbā, tev tur kontoties var. Bet neviet par to runa. Kādi tur cilvēki darbā, viņš tādu te jau nedos neviens, jo tas taču ir hobijs. Tas ir tāpat kā, es, piemēram, krāju markas, zinu, un atļauju kādam viņas tur stelēt, zinu, nu, piemēram. Viņš pats tur katru, zina, apčubina vai monētiņu. Katru paskatās, vai nav kāds jauns skrāpītis tur, zini. Nu, noteikti, ka tas tā ir. Es nezinu, nekad neesmu krājis neko. Tā tik apziņamā tā domā. Bet Facebookā, piemēram, nu, es pārslēdzos no kontiem, es neredzu, kas tur visi vienādi. Lauri Nikolājevi, visi vienādi. Saproti? Un es pamēģināšu, vai var apmainīt tos uzrakstus. Bet es vienam kaut kā apmainīju, vienam. Un mainīšu. Ķipā, tos uzrakstus mainīšu. Bildīte viena. Neviens viņš tur neskatās, kas tur apakšā rakstīts ir. Jo es ķipā redzēju, laikam tur var apmainīt. Es vienam kaut ko apmainīju to vārdu, uzvārdu. Ķipā, Lauris Nikolājevs 96 ieliku. Jo tur sākās tas Lauris Nikolājevs punkts 96, kāds tur cipars. Un tādā veidā tad jau var atšķirt šitais te. Nu, jāliek vienādas bildes ir, jo tur jau ko redz bildi un skatās to,
neviens tur jau cita bildauta, tas kaut kāds svešinieks ir. Tas tur ar bārdu, tas bez bārdas, tas pasties šitāds manā gadījumā. Bet, ja visas bildes ir vienādas, un apakšā tur kaut kādi burti bišķi savādāki, nu kādi, tad jau neviens to nepamana. Man tā liekas. Jo, nu, TikTokā, piemēram, skatos video, es redzu bildīti, nu, kaut ko tur redz arī kaut kādi. Tur ir, nu, citam kontam tā forši uzrakstās, piemēram, es nezinu, kuram tas ir. Moš Latvijas Republikai, ķipā, labi tā, kaut kāds uzrakstīts ir. Citam, zini, komentāri iet pa virsu, citam neiet. Nu, noteikti, ka tur ir kaut kas jāpiespiež, tā jau nav nekāda mistika. Es agrāk domāju, ka tā ir kaut kāda mistika, bet ir vēl daudz TikTokā konti. Es atradu, ir īstie, ir ar Lauris Nikolājevs ir, un tāds ir, un visādi ir. Pat uzsers ir viens. Uzsveras dod jau tad, kad ir iztērēti visi tavi burti. Ir iztērēti burti, tad ir uzsvers. Uzsveri visiem pietiks, vienmēr pietiks uzsveri. Jo tur ir uzsveris un tāds cipars tik garš. Tādi pietiks, ciparus var ļoti daudz uztaisīt. Nu, ja rēķini telefonu numuri katram ir savs, tad kas tako neuztaisīšu tādu garu ciparu. Un vēl burts, vēl uzsvers 2, kā. Tas tur nav problēmas, bet, piemēram, Lauris Nikolājevs, es pabrīnos, zinu, ka neviens cits Lauris Nikolājevs nav. Viss es esmu Lauris Nikolājevs, un neviena cita Latvijas Republika nav. Tīpā, kaut kā mazie burtiem tur ir ķēmuri kaut kādi, bet tāda normāla Latvijas Republika nav neviena. Jocīgi tas ir. Tās es nemainīšu, jo tur man pilnīgi vienalga ir. Tik redz kaut kā interesanti. Viena Latvijas Republikā ir baigi daudz sekotāji, zin, jo 4,5 tūkstoši, citai tikai 200, zinu. Citai katru dienu grib draudzēties ar citu Latvijas Republiku. Ar citu neviens negrib draudzēties. Es par to domāju, no kāds viss tur atkarīgs ir. Nu, noteikti, kad apziņa jau mana zina, tas ir saistīts kaut kas ar iepazīšanās saitiem, ar parnuhām kaut kādām. Nu, noteikti, ka tas tā ir. Tagad drīkst runāt, neviens tik ilgi neskatās. Sveiciens Mārim Medniekam. Mārim Medniekam ir jau bijis, laikam, sākumā tāds, tagad uzsvers trāpījies, bet... Nu, par ko es gribēju, tad noteikti būs konti. Ko es tagad rakstīšu? Konti būs, jo... Ir tā, ka es TikTokā personīgi, nu, ir, kur es taisījis pats ar savu e-pasta kontus, man viss pierakstīts ir. Man nekāds nav, PayPalā vai Spotifyā, es visu esmu savus kontus uztaisījis, viņš piedāvāja tur Googles, Facebookos, visu kaut ko viņš tur piedāvā, bet es vienmēr savu e-pastu inboxiņu ielieku, un viss čotka. Bet šeit viņš piedāvā ieiet ar kaut kādu, piemēram, Facebooku vai Google. Tas sanāk, ka man ir jāieiet kaut kādā Googlē sākumā, kaut kādā kontā. Bet tagad jau sāk kaut ko parādīt, ar kādu kontu grib ieiet. Man jau jāzina, kurš. Man ir cik konti, man viss ir pierakstīts, visas adreses, bet viņš prasa pierakstīt telefonu. Uz telefonu man tik kādi 10 ir. Jo es jau iepriekš man bija citi telefoni, kad es taisīju tos Facebookus. Vienu brīdī pamainījās vairāk telefoni, jo man bija tā, ka es gribu, tikt iekšā, kāpēc tik daudz ir, gribu tikt iekšā tajā kontā, es gribu tajā tikt iekšā. Nē, bet spiežu visu, kādas tik man paralēs nav, man ir, es tev saku, vesela grāmata paralēm, visādas, un beigās, kāpēc sākās Latvijas Republika, tāpēc, ka es paņēmu ID karti, un sāku rakstīt, kas tur rakstīts, viss man čapnikā, es ņēmu tos paralēs. Katreiz viņam nepatīk paralēs, liku vienu to pašu, tādu viņam nepatīk. Un tā pa īsu viņam ir, tā pa garu viņam ir. Es jau pārspaidīju uz tās paralēs, vienkārši briesmīgi interesanti bija, spaidīt, interesanti bija. Un tagad pasties, kā normāli, paņem jebkuru telefonu, normāli, tikai spied, un pārstājas, nu, pietiks, tur jau cik ir, pietiek. Un galvenais, ka tagad, slēgtā reklāma, DVD Laurencio
Lauris Nikolājevs mīl DVD ar Laurencio. Karaliene saka, ka es esmu narcis.